aiz 39 valstīm, aiz 39 zemēm, tālajā Latgalē, dzīvo un veiksmīgi strādā 3 vītolu staļļi. Netālu no Prēļiem, Riebiņu novadā. Jūs tā domājat, no kurienes mēs tā uzreiz novirzījāmies, kā saka, no savas tematikas? Īstenībā mēs neesam novirzījušies. Man liekas, ka tikai kad nieki 3 gadi pagājuši kopš tā brīža, ka mēs 5 gadus, 8 reizes gadā rādījām auzu motoru. Un starp citu vēl joprojām pat interesējas par šo raidījumu, kur viņš ir palicis. Bet, nu, labi, vēsture ir vēsture, uz doto brīdi ir tikai tik daudz, kad viens no mūsu vēstures gaitu līdzgaitniekiem Astrids Šuris un 3 vītolu staļļi. Kā jau sākumā atļāvos teikt, tālajā Prēļu novada, ne, īstenībā Riebiņi paši ir savs novads, jā, viņiem nevajag nekur, Riebiņi pats ir novads, pilnīgi pareizi. Juri, krīze un vispārējais, laikam tā īpaši uz jums nav neko ļaunu nodarīt. Ļaunu varbūt ne, bet ierobežojas noteikti. Bet attīstības tas, nu, tāds tendences, tās saglabājas. Varbūt mums tomēr ir jēga pastāstīt pašu galveno. 3 vītolu staļļi audzē zirgus, kumeļus, un viņu produkcija, tā teikt, kumeļus, par tiem interesējās un iepērk viņus uz diezgan plašu geogrāfiju. Bet varbūt pirms mēs to sakam, atgādinām, uz kādu genofondu jūs balstāties audzējat šitiem to, jo cik es zinu, tie nav gluži Latvijas. Nu, pamatā tas ir vācu šķirnes, nu, un pamatā mūsu sadarbības partneri ir Oldenburgas audzētāju asociācija, bet arī audzējam arī Latvijas, kas ar asinīm un saglabājam arī genofondus, bet, nu, pamats tas ir mums ir Oldenburgas šķirnes audzēšana. Nu, un kas ir vairāk pieprasīt, teiksim, kas ir, nu, teiksim, kaut arī dārgāk, nu? Nu, pieprasījums pasaulē tomēr ir jau kādi brendi, kas jau var sevi, jau ir nodrošinājuši ar kaut kādu jau reklāmu un piepildījumu gan starptautiskā arēnā, daudzās valstīs viņus zina, un tas ir, jā, vācu audzētie zirgi, vai mums tagad Latvijā audzētie Oldenburgas šķirnes zirgi. Tajā pašā laikā arī latviešu šķirnes zirgi parādās pasaulē un kaut ko jau interesanti izdara un sasniedz ļoti labus augstus rezultātus. Kā ir? Cik obligāts un nepieciešams ir sports pie zirga audzēšanas? Es atceros tepat nedaudz, nu, cik es nāku, 3-4 gadu atpakaļ, kā atklājāt jauno konkūru jāšanas laukumu. Un tas bija viens no modernākiem, ka tur lielā apkārtnē, ka lika speciālas šūnas zemē, lai novadītu ūdeņus. Tas bija tāds, nu, es domāju, ka 3 vītolu staļļi strauji izraujās sportiskajā, bet tagad tā kā tas sports tā kā pieklus. Nu, varbūt sports ir pieklusis, bet attīstības visu zirgu, kā saka, tirgus nodrošinājumam, nu, tas mums ļoti palīdz, jo piepildījās tas, ka mēs tagad varam jaunzirgiem ļoti labvēlīgos apstākļos viņus gatavot sacensībām, parādīt viņus. Mēs pa vasaru, tajā vasaras periodā mēs nodrošinām apmēram 5-6 streņu sacensības, un to mēs varam uz šo momentu izdarīt tikai tādēļ, ka mums tādi laukumi jau. Tā kā sports principā ir nepieciešams, lai varētu zirgus audzēt, un ne tikai, lai vēlāk organizētu to lielo sportu. Nu jā, pamatā viņus, lai viņi būtu sagatavoti līdz tam, kad ieinteresējas kādi lielākie sportisti, interesantākie tie, kas ieinteresējas par tiem zirgiem, bet viņus vajag vienalga parādīt, vai nu viņi tas ir 3 gadu, 4 gadu vecumā, nu 5 gadu, nu mēs cenšamies, lai pēc iespējas ātrāk viņi atrod savus saimniekus, un tas lielajās projektā jau viņi iet pie citiem, nu, īpašniekiem, jātniekiem. Cik tev vispār to zirgu? Te ir 2 staļļi īstenībā, ja? Vecais stāvs un jaunais stāvs. Nu, īstenībā 3 staļļi, bet viens nav piepildīts vēl. Jā, nu, tas zirgu skaits visu laiku tad mainīgais, sākot no
pavasarī bija pie 100, nu tagad jau ir pāri 120. Pie tevis mēs šoreiz pirmo reizi pa visiem mūsu gariem zirgniecības gadiem, ja? Tā varētu mūsu, es tā par zirgniecību saucu mūsu nodarbošanos un mūsu sapratnes līmenis šajā sfērā. Pirmo reizi izdevās redzēt šitādu skatu, ka visi tie tavi, ka tu saki 100 zirgi, man likās, tur 200 nāca. tas bija tā kā kravas vilciens pilnīgi, bet nu skats tāds mežonīgā, reālā daba, neko neapturama. Un, nu, tas bija tāds efekts. Rumulēšanās ir, kā saka, oda dzēliens salīdzinot ar šo skatu. Jā, nu, tas jau nebija pārāk liels, tas bars, nu, bet tas, ka viņi labprāt nāk mājās jau no ganībām un uz mājām viņi jau paši cenšas nonākt, jo rudens nāk virsū ēdiens un dzēriens vai labāk ir stallī. Nu, bet ja tur kāds netīšām patrāpītos pa kājām, aiziet pāri un samalt? Nu, pilnīgi iespējams. Jo tajā brīdī viņiem ir sava doma galvā. Jā, viņi viens otru, kā saka, pieskata un skrien viens otram līdzi. Nu, tā kā mums pa visiem šiem gariem zirgu gadiem paveicās ieraudzīt kaut ko tādu, ko neredz ne katrs un ne katra diena, un tur no mežonīgām mustangiem, prērijas zirgiem, man liekas, tas spēks un ātrums mums bija apskatāms arī. Jo, sakam, tev šeit ir izveidot diezgan tādi labi apstākļi gan priekš zirgiem, gan arī priekš cilvēkiem. Nu, pamatā tā ir kā sadarbība, jo vai tas viesumāja vai tur kaut kas apkārt blakām, nu, tas izveidots mums otrs tā kā uzņēmums, kas to papildina, tā zirgu oāze. Ja? Un šitā ir zirgu oāze, ja? Bet 3 vītolu staļļi kopā, ja viņus savieno, tad 3 vītolu staļļi ir zirgu oāze. Un viņiem gan lai patīkami dzīvot, augt, veidoties, atrast savus saimniekus, un lai cilvēkiem būtu patīkami šeit ierasties. Es zinu, ka diezgan sīva konkurence ir tajā zirgaudzētāju starpā. Vai kurš tirgus tev vairāk interesē? Mēs vēl lielajā, varbūt tajā pašā augšā nevaram vēl pretendēt, jā, jo tas ir vajadzīgs gan līdzekļi, gan daudz kas cits. Bet tajā Latvijas tirgu mēs jau esam interesanti, Krievijas tirgu esam interesanti, Zviedrija, Somija. Ļoti interesants mums sadarbība ir ar Igauņu, gan vadošajiem sportistiem, gan audzētājiem. Pamatā tie ir pastāvīgie klienti vai tie, kas jau ar mūsu zirgiem jau kaut ko ir darījuši un piedalījušies sacensībās. Un viņi katreiz izrāda interesi vēlreiz iemantot no mums audzētos zirgus. Kādas tu saskati izmaiņas vai pārmaiņas nākotnē zirgkopībā, ja šī ir pietiekoši jau klasiska zinātne un darbošanās, lai te kaut kādas būtiskas pārmaiņas notiek? Nu, Latvijā diezgan daudz ko vēl papildināsies un ieies tajā Eiropas un pasaules apritē. Tas ir viens no tiem, ka visus zirgus tagad vēlas pirkt, un, jā, lai viņi veterināri būtu apsekoti, pārbaudīti, testēti. Viena no jaunajām idejām un tendencēm, ko mēs jau savā saimniecībā pielietojam, tas ir mākslīgās apsēklošana ar labākajiem vācu un pasaules ērzaļiem. Nu, tas nav tik vēl varbūt gala rezultāta, bet mēs ceram, ka tas mums būs izdevies. Un tā mākslīgā ar svaigo spermu, mākslīgā apsēklošana pie mums radīs tādu kā jaunu vilni, bet arī Latvijā noteikti tālāk attīstīsies. Tā ir tendence, un ja tu pareizi izvēlies, jā, varbūt ne to pašu dārgāko vaislas materiālu, jā, augstākā gala, bet to vidējo, kas ar perspektīvu, kas parādīsies ar ļoti labiem rezultātiem pēc gada, 2, 3. Un ja mēs to varam saskatīt jau tagad, cerams, ka mēs to esam saskatījuši,
un ka mums jau būs dzimuši tie kumeļi. Jā, vēlāk tas pat materiāls būs divreiz dārgāks varbūt. Nu, cerēsim, ka rezultāts būs labs. Juri, bet vai ir kādas speciālas skolas, kur audzē zirgkopējus? Kaut kā neesmu dzirdējis no vienīgi no vetārsts, zootehniķa akadēmijā, laikam tas ir viss. Pamatā, kas ir profesionāli? Pamatā, jā. Bet pašā laikā tā kā mēs jau vairākus gadus sadarbojoties ar Daugavpils domi, nu tā neteiksim, ka tā ir profesionālā izglītība, bet tā skolēniem dota iespēja vasaras nometņu laikā iepazīties ar kas tas tāds zirgs ir, kā viņu kop, kā viņu baro, kā viņu darbojas. Un noteikti, ka no tiem 30 cilvēkiem, kas katru gadu iziet tās nometnes, 10 dienu vai 14 dienu nometnes, viņi noteikti būs vai nu nākamie zirgu īpašnieki, mīlētāji, sportisti, jebkas, kam būs interese par zirgu un kam būs zirgs vajadzīgs. Man ienāca prātā tas teiciens no Jāņa Streiča filmas, pēc tam Jāņa Streiča mājas, tepat ir blakām jūs kaimiņu ciemā. Ja? Kā tad tur ritīgi ir, ka viņš prasītāji, mācītāji, kungs, kas ir labāks, mašīnas vai zirgs? Ko? Bez mašīnas mēs tagad nevaram iztikt, jo mums ātrumi un dzīvošanas stils ir pātrinājies, bet zirgs mums vajadzīgs vai tādēļ, ka viņš ir gan kā estētiskais un arī visādā ziņā vajadzīgs cilvēkam viņa attīstības procesa tā nodrošināšanā. Vai tu esi kādreiz domājis par to, kurā mirklī latgaļu puiši kļūst par zirdziniekiem, par zirgu, kas saka draugiem, tā ka viņi piedzimst vai bišķīt vēlāk? Viens otrs, kad piedzimst, cits laika gaitā nonāk pie tā, bet pamata tendences ieliktas jau šūpulī. Juri, nu un tā saulaini skatoties tālāk nākotnē, kā tev liekas, ir nākotne zirgkopībai Latvijā, vai tomēr smagā ekonomiskā un pasaules visas tie krīzveidīgie pasākumi, kas te notiekās, vai tomēr paņems un salieks un nospiedīs arī šito pasākumu? Nu, grūti teikt, bet nu, tālāk, vairāk, smagāk, es domāju, ka diez vai būs, bet no gada ir ļoti atšķirīgi, un ja līdz šim kāds izdzīvoja, kāds samazinājās, vēl kādas tendences ir bijušas, nu, it kā jau tas minimālais punkts ir sasniegts. Nu, tagad jau vajadzētu izaugsmē kaut kādai vismaz būt. Uz priekšu. Un tagad uz priekšu tikai, lai viss veidojas aug un būtu zirgi vajadzīgi gan ārzemēs, gan vietējā tirgu, gan jebkuram cilvēkam, kas grib atpūsties, sportot, audzēt.